Es mažo pēc vistiņām jau. Ir ripa vai kociņi, no paša rīta. Tas ir normāli? Ka ziloņi pa ceļu staigā? Vājprāts vienkārši. Viņi uzkakās tev virsū! Jā, tikai ne to. Nu nekad mūžā nepateiks, ka šis skats ir Taizeme. Izskatās vairāk pēc septembra pie Daugavas kaut kur. Kaut kas tam līdzīgs. Braucam tev šādu pussalu, Patonga pilsēta palika tur. Izbraucam ārā ar mocīti uz tādu pussalu. Iespējams, ka brauksim augšā tur kalnā, tur kaut kur esot paradīzes pludmale. Šī nav paradīzes pludmale, bet kaut kas uz to pusi. Pavisam savādāk izskatās šeit viss nekā pārējās vietas, kur mēs esam bijuši. Šī tāda sunīša tur rotuļājas. Un šādi mēs sākam savu rītu. Kaskas galvā. Uz savu dzeltenā zirdziņa. Jājam apkārt. Pa Taizemi. Šāds te vietas, dāmas un kungi, Neviļus man atgādina vietas no Makšķernieku stāstiem. Tāds copas vietas. Nu, tā ir, vai ne? Nu, kaut kas šitajā ir visā. Tāds aizvējiņš bišķiņ, ūdens bišķi netīrs. Bet īstās zivs jau nav nekādi šitajā smalkās kundas. Nākdies. Šoreiz mēs esam izmēģināsim, kādas ir maksas pludmale. Maksā laikam 200 naudiņas, un tur tev būs iekļauts, sakam, lietas sargs un kaut kas tur vēl. Un paskatīsimies, vai tas ir to vērts. Esam. Vienā pludmalē mēs esam bijuši pa maksu, bet mēs arī paskatīsimies, kas tur būs. Two tickets, please. Paskatīsimies, vai tas ir to vērts. Jā. Par 200 naudiņām mums būs viens drinks un viens tas tā kā sausādziņš ir krēsli, pludmales krēslis. Back.
plānā iekļauts. Gan. Es domāju, ka uz Paradīzes pludmali var vienkārši atbraukt, noliec mocis un ielec jūrā. Ok. Redz, te ir jārāda biļetes, jābrauc ar autobusu. No, šitā. Tā kā. Nezinu, paskatīsimies. Paskatīsimies, vai tas ir interesanti, vai tas ir to vērts. Tā vērts. Kur tu metīs savus makšķerus šeit? Tur jau tā lieta ir, un es hop, un es izrādās, es esmu vienkārši slepens makšķernieks, kas atbrauc uz īstajām copas vietām. Atbraucām apskatīt šādu Maksas Paradīzes pludmali, secinājām, ka šāds pasākums nav gluži mūsu stilā, šeit tev ir jāsamaksā par ieeju, un tad vēl par atsevišķu samaksu to var rezervēt sev gultu jūras krastā. Nu nē, tas gluži nav tas, ko mums patīk darīt brīvdienās, tāpēc mēs izdomājam apskatīt teritoriju un atrādīt to jums, un pārāk ilgi šeit neuzkavēties. Pludmale ir nošķirta no visa, nav caurstaigājama, jā, tas ir viņas pluss, bet kopumā ne ar ko neatšķirās no citām pludmalēm, kurās esam bijuši Puketā. Šeit Paradīzes pludmalē ir dažas instalācijas Instagram cienītājiem. Šūpols pludmalē, šūpols arī kalnā. Kalnā mēs negājām, bet es sapratu, ka es gribu pamakšķerēt dzīvi. Viss. Atstāšu arī šitie te. Un pats nodošos kāri nodošos grēkiem. Aiziet līdz akmeņiem, nezinu, vai tur var tikt kaut kur. Nu, es nezinu, kur es te varu aizlīst. Tālāk izskatās pēc īstas copis. Šitāds tas svētvietas te ir. Tur tālāk vilinoši akmentiņi, tāds klints. Ja es tur varētu nokļūt, mēs visi būtu zirgā. Katram savs zirdziņš būtu. Visi sēdēt zirgos tagad. Šāds tā vietas. Ui. Kaksnēs. Ak, Dievs. Un te ir riktīgi smuka vieta. Mēģināšu tikt augšā, tur kaut kur uz tās klints. Oi, tur kaut ko nu jābūt. Jū, riktīgi labs. Pludmale paliek tur aizmugurē. Patongas pilsēta tur. Un šeit ir, no, atklāt jūra. Ej tu nost, šitā ir vieta. Riktīgi labs. Gribētos nokļūt vai nu tur, vai kaut kur tur. Šās pēc motrim. Wow, kas te pa krabjiem. Riktīgi lielie krabji. Skrien pa akmeņiem, un tur baigais dziļums ir riktīgs iekšā. Ej tu nost. O, šitas ir kaut kas. Nu, Gači, skaties. Man liekas, ka te kaut kam ir jābūt. Ej, tu nos, kas tur ir pa krabjiem. Vājprāts. Vienkārši vājprāts. Milzīgi. Milzīgi krabji. Wow. Rītīgi liela. Ārprāt.
Un visādi smukas tādas vietiņas te ir. Bet kas to lai zina, kas tur dzīvo? Un kas to lai zina, ko tās zīves grib? Ideāla vietiņa. Naisiņš, riktīgi labs. Neko daudz tas ziltiņas neredz. Bišķiņ ziltiņas, bišķiņ krabīši. No viss pa bišķītiem. Kompekti. Riktīgi mīkstas pilks ir apakšā. Un es nezinu, vismaz neredz šeit nekādus tos jūras ešus. Kaut ko tādu. Tad it kā var normāli te kursēt. Šādi atpūt pie jūras. Bet jābrauc tālāk būs kruptulīt. Es, ka šo to gribētu paskatīties. Ārpus pludmalēm. Piestājām šitādā te vietā, kur upe, kur šeit tur aiziet upe tālāk, ietek jūrā. Un te nolikām moc tikko kā, un tur maisā riktīgi tā kā čūskas asti, liela čūskas asti no tā maisa lauka un kustās. Tā kā liela milzīga ķirzaka, tāda metru liela. Un aizskrēja izlēc no maisa ārā. Nu, normāli parastais virbulis jau arī aizemē. Un tas jau ir garlaicīgi. Bet reku te salikt tīkli visādi. Kaut ko kurinājis un žarījis ir. Par cik vādi? O, Dievs, cik liels. Wow. Nu, šāda te vieta. Lūk. Nu, burvīgi. Pamētāja bišķiņ te. Tur tās garās zivis tā kā veizivis. Skrēja pakaļ. Var redzēt. Vairāk neko baigi nemanīja. Varbūt tur nekā cita arī vairāk nav. Lūk, un ar siltajiem Taizemes vējiem esam atgriezušies vēlreiz uz Surinas pludmali. Un, man liekas, šī Surinas pludmali tomēr visvairāk iepatikusies ar savu
lokāciju. Šeit ir kā džungļos, viss ļoti gara šāda pludmale. Bet šeit nav mājas apkārt, šeit ir tikai mežs. Un šeit visur smaržo un cepās viss kaut kas. Un tad ir smugs, balts, spilts pludmale. Skaisti tirkīs zila ūdeni. Un tad ir abos galos klīns. Pludmale kaut kur kilometru platu varbūt kaut kur tā. Bet nav hoteļu zonā vai, tā. Un tāpēc, nezinu, man kā personīgi vienmēr tās pludmales patīkās visvairāk. Kur esam atgriezušies atkal jūrā, riktīgi smugs, dzidrs ūdens. Ir liels vilnis atnāca tikko. Cerams, ne pavisam lielais vilnis. Un mums ir bišķiņ laiks kaut kāds stundiņu, pusotra, mums kaut ko jāpēt, kaut kāds garšīgi cepti zivs. Vai kaut kas tāds jāpadzerās kaut kas rīkst. Nice. This is rum from Thailand? Yeah. Thailand, local, yeah? Yeah. Very good. Let's try that. Finally we found it. Tāda viļņa. Wow. Tev gar izvēl var surfot, vai ne? Beidzot esam nokļuvuši pie kaut kāda risinājuma un pie sapratnes, kā garšo Taizemes rums. Lēt naudu pie kundzes. Ieguvām savu īpašumā 2 mazglāzītes sajauca kolu, kopā 80 bati. Tas ir ok. Un garšo labi. Un selfie que te ve bien cabrón. Brindamos todas las copas, que sea trabajo. Tírate un selfie que te ve vino. Hoy trabajo en la mañana, bendición. Baby, put your favorite dress on. And baby, we can skip and go right to the sequel. Prende Philly Blunt, take a hit to the people. Ese Instagram, que ese algoritmo machuca sin vergüenza y la tiro con ritmo. Agua. You know I like it like that. You know I like it like that. You know I like it like that. Yeah. Tírate un selfie que te ve bien. What's your name? No name? Oh, no name. No name. No name. No name. No name, no name. Still no name, yeah? Okay. Beidzot es ēdu kaut ko, kas ir laikam taizemiešu ēdiens. Ja godīgi es aizmirsu, kā viņi tur sauc. Kaut kāds tā kā nūdeles laikam ar jūras veltēm. Tieši tā. Es arī aizmirsu, kā to sauc, bet atcerējos, tagad sāk ēst, ka tā ir vistu. Un šitie rīsi, tos arī atcerējos. Man te ir tā kā jūras veltes, tā kā makaroni, lociņi. Tie ir makaroni vai nav? Es laik nevaru saprast, kas tāds ir. Vai tur ir kaut kādi citi augi? Ir interesants. Ola. Un tur laikam maliņā ir šitie rieksti. Maliņā rieksti. Riekstiem ir maliņās. Pareizi saka. Un burkāni. Interesanti. Izskatās ļoti garšīgi. Thank you, sir. Nice. Oh my God. Thank you. Riktīgi tā foršā sajūta, ka brauc ar tā moci, ir tāds patīkams vēsums, kā neliekas kā ārā, tur tie 30 grādi vai kas ir. Rīktīgi baigi feini. Man atkal patīk tas, ka vēl nav galīgi tumšs.
Jā. Tikko saulīte norietējusi. Un vēl redziet, ir gaiši debesis. Jā. Man atkal tas, man ļoti patīk. Tāda kā interesanti, tāda sajūta forša. Jā. Tu tagad turies, es iedošu ručkā. Nu, davai! Tur braucam pa labi, ne? Jā. Mēs nekad neesam pa kreiso aizbraukot. Tas ir labi. Jā, tas ir ļoti labi. Davai palūram, kas pa kreiso ir. Ja tā šķērseliņa mums ir mežājumi. Bet, man liekas, viņi nekur mums neizmed. Ja nu vienīgi atkal ir granteni un iet uz augšu kaut kur. Kas kaut kādu vadu karājās pār galvā? Tur jau to lieta. Nē, tur bišķiņi var vismaz uz augšu pabraukt ciemā. Šitie visi slīpumi, tik slīpi cerēs tie ceļi ir vājprāts vienkārši. Kaut kā 30 grādi uz augšu. Pirmais ceļš iet kalnā riktīgi, izrādās. Kirvana Garogana. Nevienmēr ir kaut kā tīģeri vai kaut kāda varāna staigā, kur tu... Ne? Tikai tu māzāpan izdomāt. Bet ir riktīgi, es nezināju, ka šo pusi vēl ceļš iet vēl augstā kalnā. Īstā vieta, kur braukt naktī, ne? Nu, tur jau tā lieta. Anaģi bļaģa. Oh my god, oh my god.